Sveiki! Mani sauc Anna. Šodien mēs runāsim par vienu no universālākajām un pieprasītākajām programmēšanas valodām Python. Ziniet, Python nav vienkārša valoda. Tas ir vesels instruments, kas ļauj automatizēt uzdevumus, analizēt datus, veidot tīmekļa vietnes un pat vadīt projektus arhitektūra un inženierzinātnes. Tā ir tik elastīga, ka to izmanto gan lielas tehnoloģiju kompānijas, gan studenti, gan pētnieki. Kad mēs runājam par Python, pirmā lieta, kas ienāk prātā vairumam cilvēku, ir vienkāršība. Python ir pazīstama ar to, ka tās sintakse ir saprotama, loģiska un maksimāli tuvināta cilvēku valodai. Pat, ja jūs nekad neesat programējis, jūs varat atvert vienkāršu Python kodu un diezgan ātri saprast, kas tajā notiek. Bet vienkāršība nav vienīgais, kas padara Python tik populāru. Svarīgi ir tas, ka šī vienkāršība paver durvis uz milzīgu iespēju klāstu. Python var izmantot gandrīz jebkura jomā, no datu analīzes un mašīnu mācības līdz tīmekļa izstrādei, darba procesu automatizācijai, modelēšanai, arhitektūrai un pat mākslai. Un visinteresantākais ir tas, kas tieši pateicoties šādai universālajai pielietojamībai, Python ir kļuvis par valodu, ar kuru sāk daudzi. Tā neprasa padziļinātas tehniskas zināšanas, neuzliek pa pienākumu mocties ar komentiem ar sarežģītām struktūram. Un tajā pašā laikā ļauj risināt nopietnas uzdevumus, kas virza uz priekšu veselas nozares. Python tika izstrādāts kā valoda, kas ir ērta cilvēkam, ne mašīnai, ne kompilātoram, bet tieši cilvēkam, kas raksta kodu. Patiesība vieglāk ir nosaukt jomas, kuras Python netiek izmantots, bet izcelsim populārākas jomas. Pirmā ir datu analītika. Tā ir viena no galvenajām jomām. Python tiek izmantots zinātnē, finanses, mārketinga, medicīna. Ja ir nepieciešams apstrādāt lielus no informācijas masīvus, veidot grafikus, atrast likumsakarības, Python ir ideāli piemērots. Otrais ir mākslīgais intelekts un mašīnu mācīšanas. Šai jomā Python ir absolūts līderis. Bibliotēkas, piemēram, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn un citas ir kļuvušas par standarta šai jomā. Visas mūsdienu neironu tiklojumi, lielākā daļa automatizācijas riku, moduļu apmācība, tas viss tiek veidots tieši Python. Trešais – arhitektūra un projektēšana. Ja Python aktīvi izmanto arhitekti, ar tā palīdzību var strādāt ar Revit, Dynamo, AutoCAD, Fusion un citām CAD sistēmām. Tas ļauj ne tikai veidot moduļus, bet arī automatizēt aprēķinus, ģenerēt parametrus, analizēt konstrukcijas risinājumus. Un tas vēl nav viss. Kāpēc Python ir piemērots iesācējiem? Jūs tikai sākat savu ceļu programmēšanā, Python ir labākais sākums. Kāpēc? Šeit ir daži iemesli. Minimāla sintaksiskais troksnis, citas valodas ir daudz simbolu, iekavām, sarežģītām konstrukcijām, kas traucē koncentrēties uz būtību. Python kods izskatās gandrīz kā angļu teksts. Tas ļauj uzreiz redzēt loģiku, nevis cīnīties ar sintaksi. Otrs iemesls – tūlītēja atgriezeniska saite. Jūs kaut ko uzrakstat, palaidāt un uzreiz redzat rezultātu. Tas ir svarīgi pirmajos soļos. Trešais iemesls – milzīgs mācību materiāla daudzums. Ir tūkstošiem kursu, mācību grāmatu, video projektu, fórumu. Daudzi no tiem ir bez maksas. Python ir viena no vislabāk dokumentētajām valodām pasaulē. Maksimāls iespējams, jo Python nav nepieciešams deklarēt mainīgo tipus. Nav garu izteikumu, nav smagu konstrukciju, kur katra sīkumiņa prasa precizitāti. Šeit viss ir vienkāršs. Jūs vienkārši paskaidrojat datoram, ko vēlaties izdarīt. Piemēram, lai izvedītu tekstu, pietiek uzrakstīt print, lai izvedotu sarakstu, pietiek ar kvadrātu iekavām. Lai uzrakstītu ciklu, pietiek ar īsu konstrukciju formu. Ja vēlaties izveidot savu objektu, piemēram, mašīnu, pietiek uzrakstīt klasi, aprakstīt tās īpašības un Python izdarīs pārējo. Un pat, ja redzat kādu kodu pirmo reizi, tas gandrīz vienmēr ir saprotams. Tā ieslēpjas šīs valodas burvībā. Python galvenie elementi vienkārši un saprotami. Apskatīsim Python galvenos elementus, neiedziļinoties teorijā, tikai ar sapratiem attēliem. Mainīgie tas ir vienkārši nosaukumi, aiz kuriem slēpjas dati, skaitļi, teksti, sāraksti, jebkas. Tālāk ir funkcijas.
Tas ir maza koda bloki, kas veic nepieciešamo darbību. Jūs izsaucat funkciju un saņemat rezultātu. Tālāk saraksti. Tie glaba vērtību kopas, skaitļus, vārdus, objektus. Ļoti elastīgi un ērti. Vārnīcas. Saglabā datus pēc atslēgām, piemēram, vārds, Anna, vecums 20. Cikli. Ļauj atkārtot darbības, piemēram, iziet cauri sāraksta elementiem vai izpildīt uzdevumu vairākas reizes. Nosacījumi. Tie ļauj izpildīt kodu tikai tad, ja nosacījums ir izpildīts. Tā ir programmas loģika. Klases. Ļauj izveidot savus objektus, piemēram, mašīna, cilvēks, projekts. Katram objektam ir savas īpašības un metodes. Šie elementi ir pamats, uz kura balstās viss pārējais. Kāpēc Python ir noderīgs arhitektiem un inženieriem? Python no sākuma ir domāts ne tikai programmētājiem. Ja jūs esat arhitekts, inženieris, dizainers vai strādājat ar modeļiem, šī valoda var kļūt par jūsu patiesu palīgu. Daudzas programmas Python ir iebūvētas tieši sistēmā. Piemēram, Dynamo for Revit ļauj rakstīt Python skriptus, kas miedarbojas ar modeļiem, parametriem, objektiem un automatizē daudzus projektus. Var automatiski mainīt sienu, durvju un pārsēgumu īpašības, var izgūt parametrus, ģenerēt trasējumus, analizēt slodzes, var apvienot Python ar Excel datu bāzēm, failiem, atskaitēm. Tas pats attiecas uz AutoCAD, Fusion un pat Blender. Visur Python ir universāls dzīvnieks, kas palīdz strādāt ātrāk un kvalitatīvāk. Python automatizācija. Šeit viena no valodas spēcīgākajām pusēm ir automatizācija. Python spēj strādāt ar failiem, mapēm, tekstu attēliem, tabulām, interneta rasījumiem, tastatūru, pēlī, citu programmu API. Piemēram, Python var automatiski šķirot failus, kā arī aizpildīt tabulas, vākt datus no tīmekļa vietnēm, apstrādāt fotogrāfijas, sūtīt ziņojumus, veikt rutīnveidā uzdevumus, kuriem cilvēks tērē stundas. Automatizācija ir laika taupīšana, un Python ar to tiek galā ideāli. Arī Python kā ceļš uz AI. Ja vēlaties nodarboties ar neironu tikliem, tad Python ir pirmā izvēle. Šeit absolūti visi mūsdienu modeļi tiek veidoti, apmācīti un testēti tieši Python. Tas ir globāls standarts. Un pat ja jūs neplānojat kļūt par AI speciālistu, pamatā izpratne par Python jau padara jūsu par daļu no nākotnes, jo AI mēs redzēsim visur – medicīnā, arhitektūrā, biznesa, dizaina, izglītībā. Tagad es parādīšu mazliet par praktisko daļu. Mēs pārējām pie programmēšanām. Python es noprogrammēju saiti un visu parādīšu. Tagad parādīšu nedaudz praktiskas puses un apskatīsim, kā Python izveidot savu mājaslapu un to rediģēt. Lai to izdarītu, importējam no HTTP servera divas nepieciešamības klases. Pēc tam noradām vērtību localhost un portalu, ar kuru savienosimies. Var noradīt jebkuru ērtu portu, pēc tam izveidojot objektu, pamatojoties uz HDPJ serveri un palaistām serveri pastāvīgai darbībai. Tagad palādīsim programmu, iesim vietējā servera lapā un tagad mums ir palaists serveris, kas var attēlot pilnvērtīgas tīmekļa vietnes. Izskatās, ka sagatavē, un man liekas, ka šeit var kaut ko papildīt, tāpēc izveidosim virsrakstu un aprakstu. Ejam projektā, izveidosim failu ar nosaukumu index.html. Tas būs mūsu galvenais fails. Tajā pierakstām standarta HTML atzīmes un tekstu izvēlēji. Pēc tam pārstartējam lapu pārlūk programmā un redzam, ka tagad mums tiek parādīts tieši fails index.html. Turklāt pilnībā pielāgots normālai attēlošanai lietotājiem. Pamatojoties uz šādu serveri, var izveidot pilnvērtīgas vietnes Python, bet, protams, visas funkcijas būs jāizdomā pašam un arī jāieraksta pašam. To var pielāgot savām vajadzībām, kas dod brīvu vaļu iztēlei, vai izmantot jau gatavu risinājumu. Ja iepriekš vairāk pieskaramies vēsturei,
Iespējams un pamatiem, tad tagad gribu paskatīties uz šo valodu no citas puses, kā uz domāšanas veidu un kā uz instrumentu, kas cilvēkam daudz vairāk nekā varētu šķist no malas. Mūsdienas Python arvien biežāk kļūst par to saucamo otru valodu dažādu profesiju pārstāvjiem. Inženieri to izmanto, lai automatizētu aprēķinus un tehniskos uzdevumus, mārketinga speciālisti, lai analizētu datus, dizaineri un mākslinieki, lai radītu grafiku vai 3D moduļus, arhitekti, lai strādātu ar parametriskajām formām un atvieglotu darbu tādas programmas kā Revit vai AutoCAD. Un interesantākais ir tas, ka Python neaizstāja pašu profesiju. Tas to papildina un padara cilvēku stiprāku savā jomā. Tas ļauj darīt to pašu darbu, bet ātrāk, precīzāk un daudz ērtāk. Python iedod sajūtu, ka tu vari pats izveidot rīku sev vajadzīgiem uzdevumam, nevis pielāgoties kādas profesijas ierobežojumiem. Arī domāšana mainās. Kad cilvēks sāk rakstīt kodu, viņš pamazām sāk citādi skatīties uz procesiem. Mēs iemācāmies sadalīt sarežģītas lietas, mazas darbības, iemācāmies meklēt loģiku, iemācāmies sakārtot domas. Un tāda, piemēram, situācija, kur agrāk kārtotu failus ar rokām, cilvēks pēkšņi aizdomēs, kāpēc gan to nedarīt automatiski. Un šāda domāšana pavisam īsa laikā ietaupīs milzums laiku ar nervu. Python ir kā treniņš smadzenēm. Tas māca meklēt vienkāršākus un gudrākus risinājumus. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumi ļoti augstu novērtē darbiniekus, kuri prot lietot Python. Ne tikai tāpēc, ka tas ir moderni, bet tāpēc, ka šādi cilvēki prot automatizēt darbu, analizēt informāciju un izveidot savus rīkus. Nebaidies automatizēt lietas, kuras citi dara manuāli. Ar Python speciālists kļūst elastīgāks un vērtīgs. Vēl viena lieta, kas bieži paliek nepamanīta, ir Python izmantošana radošumā. Lai arī programmēšana šķiet tehniska nodarbē, Python ļoti bieži izmanto tieši radošiem projektiem. Gan ilustrāciju ģenerēšanai, gan animācijām, gan algoritmiskai grafikai. Gan pat arhitektūras formām, kur jāstrādā ar parametrisku ģenerēšanu. Ir bibliotēkas, kas ļauj radīt vizuālus darbus, gandrīz kā mākslas studijā, tikai digitālā vidē. Arī zinātnē Python ieņem ļoti stabilu vietu. Tas ir kā universālas valodas starp pētniekiem, fiziku, ķīmiju, biologu, matemātiku. Ar to modelē procesus, analizē datus, apstrādā sarežģītus failus, apvieno dažādas mērījumus. Tā kā valoda ir vienkārša un loģiska, pētnieki var koncentrēties nevis uz programmēšanas sarežģītību, bet uz savu darbu. Un tas ir milzīgs iegūms. Kļūst skaidrs, ka Python nav tikai tehnisks rīks. Tas ir instruments, kas ļauj profesionāli attīstīties. Daudziem profesijām nākotnē tas būs tikpat svarīgi, kā šodien zināt Excel vai kādreiz zināt rasēšanu ar roku. Pasaulē mainās, procesi kļūst lielāki, informācija apjomīgākā, prasības augstākas. Un tieši tāpēc Python ļauj cilvēkam nevis atpalikt, bet iet līdz laikam. Pat mazi Python projekti var mainīt ikdienu. Dažreiz tas ir tikai skripts, kas sakārto dokumentus vai pārdeva failus. Dažiem kalkulators, kas izrēķina bieži vajadzīgas lietas. Dažreiz automatizēts ziņojumu ģenerators vai datu apstrāde. Katra ziņā mazs kods nereti atrisina lielu problēmu, un tieši caur šādiem maziem projektiem cilvēks saprot, cik Python ir praktisks. Šodien daudz runā par mākslīgo intelektu un lielajiem modeļiem. Dažiem šķiet, ka programmēšana varētu kļūt mazāk aktuāla. Taču ir svarīgi saprast, neviens no populāriem mākslīgiem intelektiem nevarētu pastāvēt bez Python. Gan mašīnu mācīšanas bibliotēkas, gan datu apstrādē, gan moduļu mācīšanā, tas viss balstās Python ekosistēmā. Tas nozīmē, ka Python zināšanas ļauj nevis tikai izmantot jaunus rīkus, bet arī saprast, kā tie darbojas zem pārsegiem. Un tas ir milzīgs solis pretī profesionālai brīvībai. Ja kāds vēl domā, vai ir vērts apgūt Python, atbilde parasti ir ļoti vienkārša. Jā, ir vērts. Tas neprasa lielu sagatavošanos, tas nav sarežģīts, un tas ļoti ātri pārrada praktisko ieguvumu. Pietiek ar vienu mazu projektu, lai saprastu, cik tas ir ērti un cik daudz laika var ietaupīt.
Python ir kā instruments, kas paplašina profesionālas robežas, tas ļauj darīt vairāk, tas ļauj strādāt efektīvāk. Tas atvieglo ikdienu un reizi iedot jaunus radošus risinājumus, jo vairāk ar to strādā, jo skaidri kļūst, tāpēc tas ir viens no populārākajiem valodu izvēles variantiem visā pasaulē. Python ir valoda, par kuru var runāt ļoti daudz, un jo vairāk tā iedziļinās, jo skaidrāk saprot, cik tā ir praktiska. Tagad gribu parunāt par funkcijām, par dažiem noderīgiem trikiem un vienkārši risinājumiem, kas ikdiena palīdz strādāt ātrāk, gudrāk un sakārtotāk. Pat cilvēkam, kurš programmēšana nav profesionālis, Python dod sajūtu, ka jebkuru problēmu var atrisināt sistematiski, un tieši funkcijas ir viens no tiem pamatiem, kas šo valodu padara tik jaudīgu. Funkcija ir kā mazs rīks, kuru tu pats izveido. Tu iedod tai vārdu, definē, ko tā dara, un pēc tam vari izmantot atkal un atkal. Piemēram, aprēķini, datu apstrādē, failu kārtošanā. Visu to var ielikt funkcijā un padarīt atkārtojumu. Un interesantākais ir tas, ka funkcijas Python valodā ir atkarīgi vienkārši uzrakstīt. Dažreiz pietiek ar 3 rindām, lai automatizētu to, kas agrāk prasīja vairāk minūtes. Labs piemērs ir funkcijas ar noklusējumu vērtībām. Ja lietotājs neievada kādu parametru, Python pats aizpilda tukšu vietu. Tas ļauj funkcijām būt elastīgām, un tas īpaši noder, ja kādu funkciju gribas izmantot dažādos uzdevumos. Vienkārša ideja, bet tā ietaupa daudz laika. Ir arī anonīmas funkcijas, tā saucamas lambda funkcijas. Tas ir ļoti noderīgs gadījumos, kad vajag ātri vienrindas risinājumu. Piemēram, sakārtot sarakstu pēc kāda konkrēta kritērija. Parasti cilvēki domā, ka tas izklausās sarežģīti, bet patiesībā tas ir atkarīgi vienkārši. Tu uzraksti mazu funkciju, kas pasaka Python, pēc kā kārtot, un viss notiek automatiski. Python skaistums slēpjas tajā, kā valoda ļauj darīt daudz ar ļoti maz kodu. Daudziem patīk arī Python lifehacki, tā saucamie, mazi paņēmieni, kas padara darbu ērtāku. Piemēram, sarakstu ģeneratori. Tie ļauj uzrakstīt vienu rindu, kas izveido visu vajadzīgo sarakstu. Ja agrāk būtu vajadzīgs cikls un vairākas rindas, tad tagad pietiek ar īsu, skaistu konstrukciju, un rezultāts ir gatavs. Tas ir kā maza matemātiska formula, kas automatiski izveido visu sarakstu. Un nevienmēr tas ir tikai ērtības jautājums. Sarakstu ģeneratori darbojas ātrāk nekā klasiskie cikli, tāpēc tie ir arī tehniski efektīvāki. Vēl viens noderīgs paņēmiens ir unpacking. Iespējamā vienlaicīgi izpakot vairākus vērtības. Piemēram, ja funkcija atgriež 2 vai 3 rezultātus, tu vari tos uzreiz saņemt atsevišķas mainīgais. Tas padara kodu skaidraku un palīdz ātrāk saprast, kas tieši notiek. Tas ir īpaši noderīgi ģeometrijas, koordinātu vai datu analīzes uzdevumos. Python arī ļoti labi strādā ar failiem. Vienkāršs triks ir izmantot with bloku, kas automatiski aizved failu pēc tam, kad darbs ir pabeigts. Tas ir svarīgi, jo liels skaists iesacēju, nezinot šo konstrukciju, mēs aizmirst aizvērt failus manuāli. With par to parūpējas pats, un šāds paņēmiens padara kodu drošāku un profesionālāko. Viena no manām mīļākajām lietām Python valodā ir tas, ka tas strādā ar datiem. Pandas biblioteka ļauj ļoti viegli lasīt Excel, filtrēt kolonas, veidot tabulas, savienot datu kopas. Daudzas profesijas tas ir neizvietojams riks, no grāmatvedības līdz pētniecībai. Un labākais ir tas, ka pat ļoti sarežģīti darbi tiek paveikti ar dažām rindām. Piemēram, lai atlasītu konkrētus datus pēc kritērija, nav vajadzīgs vesels 10 rindus, pat pietiek ar vienu. Python spilgti parāda, cik svarīgi ir skaidri domāt, nevis uzreiz risināt visu, bet sadalīt procesu atsevišķas funkcijas. Vēl viens svarīgs paņēmiens ir kļūdu apstrādē – try un accept. Ar šiem 2 vārdiem var panākt to, ka programma nesabruk pat tad, ja notiek kāda neparedzēta kļūda. Piemēram, ja faila nav, ja ievadē nav pareizā, ja interneta dati nav pieejami.
Python ļauj šo kļūdu pārvērt un normāli turpināt darbu. Tas padara programmu uzticamāko un profesionālāko. Un, protams, ir daudz mazu padomu, kas pieredzējušiem Python lietotājiem šķiet pašsaprotami, bet iesacējiem tie ir kā mazas atklāsmes. Piemēram, iespēja ātri pārbaudīt ideju interaktīvajā konsolē vai automātiskā dokumentācija, kas iegūstama ar funkciju doc. Vai iespēja izmantot virtuālas vides, lai katram projektam būtu savas bibliotēkas un nekas nesajauktos. Ir lietas, ko Python vienkārši dara ļoti labi, piemēram, strādā ar tekstu, viegli nomainīt vārdus, izcelt informāciju, sadalīt laukus vai salīmēt vairākas daļas kopā. Tas viss palīdz gan datu apstrādē, gan failu sagatavošanā, gan analīzes darbos. Un, ja runa par automatizāciju, tad Python kļūst par neaizstājamu palīgu. Ar to var sakārtot mapi, izveidot nosaukumu sistēmu, izgūt informāciju no dokumentiem vai arī ģenerēt jaunas versijas. Skripti nav gari, daudzi ir tikai dažas rindas gari, bet tie paveic darbu, kas cilvēkam prasītu vairākas stundas. Un tieši šī vienkāršība padara Python tik patikamu. Te nav jābūt programmētājam pēc profesijas, pietiek ar vēlmi optimizēt savu darbu. Ja bieži vien nav vajadzīgi sarežģīti algoritmi, pietiek ar mazu funkciju, kas padara ikvienu ērtāku. Nobeigumā Python ir tavs loks programmēšanas pasaulē. Tas ir pietiekami spēcīgs, lai risinātu nopietnas uzdevumus, un tā pašā laikā pietiekami viegls, lai saktu bez bailēm. Ja tu vēlies mācīties, rādīt un virzīties uz priekšu, Python tev sniegs visus nepieciešamos rīkus. Python nav vienkārša valoda, tas ir instruments, kas atvieglo darbu, paplašina apvārsnī un palīdz īstenot idejas. Tas ir piemērots iesacējiem, tas palīdz profesionāliem, tas apvieno dažādas nozares. Un, ja jūs vēlaties attīstīties, radīt apgūt jaunas zināšanas, automatizēt procesus vai vienkārši izmēģināt kaut ko mūsdienīgo, Python būs lielisks solis uz priekšu. Paldies par uzmanību!